Sveiciens visiem! Šodien būs tests, šāds te Sea-Doo GTRs. Pamēģināsim, kā viņš brauc. GTR 230 zirgaspēki. Un gribētu salīdzināt ar savu atmosfērisko motoru. Tāds pats korpus, tāds pats dzinējs, bet bez kompresora. Šis mocis ir 24. gada, sezona nobraukts. Nu, un šādi viņš jau izskatās, jā. Stūri nav iesmērēt, vajag smagi tā grozas. Nu tā, pamēģināsim pabraukt. Ja. Un padalīšos kaut kādos iespaidos, kā tad īsti viņš man patīk, nepatīk, un padalīties kaut kādā informācijā. Tā kā tā, laižam uz ūdens un testējam. Nu ko, mocīts jau ir ūdenī. Tagad es iestumšu dziļāk, uzsildīsim motorīti un brauksim. Nu jā, ko es jau redzu, te nav kāpslīša. Nu, atšķirībā no mana mocīša, te foršs kāpslīts ir. Te ir jākāp uzreiz augšā. Nu, šis arī ir no mana moča uzlikts. Oriģināli nenāk viņam līdz šāds te tāds. Tā. Viss tieši tas pats, kas manam mocim veikam. Spiežam start pogu. Uzsildīsim bišķi dzinēju. Un tad brauksim. Jā, korpus viss ir tieši tas pats. Viss ir identisks. Tikai būs savādāka jauda. Nu, to es jums parādīšu, uzsildīt dzinēju un pabrauksim. Paskatīsimies maksimālo ātrumu un tādas lietas. Nu ko, motorīts jau ir uzsilis. Tagad pieliksim kameru. Es ceru, kaut ko varēs redzēt. Tā. Nu, ja kas, es painformēšu arī tā. Paskatīšos spidometru un mutiski pateikšu. Čības es iemetīšu te iekš. Tā. Es varbūt uzlikšu spilgtumu, lai var redzēt spidometru. Jā, šādi te. Ok. Tā, uzliksim sport modu. VTS uzliksim uz augšu, lai maksimālo ātrumu mēs redzētu. Un tā. Tā, 102 km/h. Bākai ir divas iedaļas nokritušās, nu, praktiski pilna bāka ir, jā. Divas iedaļas ir nokritušās, dzinējs ir silts, viss ir kārtībā, temperatūra kā 20 grādi. Nu tā, mēģināsim uz to virzienu.
Nu jā, atkal 102 km/h. Kad pieliecos, tad ir 103, 104 varbūt var izsviest. Bet tā, stabili viņš iet 102. Ar pilnu bāku gandrīz. Nu tā, nu principā viss man ir skaidrs ar šo modeli. Maksimālais ātrums. Tā es noņemšu kameru. Vispār es šādi izdarīšu. Noņemsim kameru tā, lai es varētu šādi. Jā, tad atkārtošu 102 km/h viņš iet ar pilnu bāku. Pēc sajūtām uzrāviens. Es teiktu ja mēs salīdzinātu ar savu modeli to veik, ar atmosfērisko dzinēju, kas ir šāds pats, jā. Līdz 70 viņi varētu iet vienādi, jā. Un pēc 70 km/h šis varētu jau atraukties, jā. Baigu atšķirību es nejūtu. Es jūtu atšķirību pēc 90 līdz 100 viņš ceļ labi. Mans pie 90 km/h jau sagurs, jau tāds gurdens jau paliek. Pie 80-90 jau gurdens paliek. Nu šis gurdens paliek pie 90, pie 80 viņš vēl labi iet. Tad kāds ir rezumē? Tas, ka 10 km/h viņš iet ātrāk. Labi, 15, lai būtu kaut vai 15, 10-15 km/h. Tā, uzrāviens sanāk principā diezgan līdzīgs. Neteiktu, ka tur būtu baigā atšķirība. Lai gan 60 zirga spēki, jā, tam 170, šim 230. Šķiet, ka tas ir daudz. Un likās, ka bija jābūt viņam jaudīgākam, cēlienam lielākam, bet tā, kaut kā baigi to es neizjūtu. Jā, grūti pateikt. Un, ka es vēl pabraukāju. Labi, pabraukāsim bišķi, un tad es padalīšos vēl pieredzē. Tūlīt es pamēģināšu vairāk uztaisīt kaut kādus aplīšus, pabraukt agresīvi, veikt kaut kādus manevrus un tā. Okay. Darbināsim moci, slēgsim sporta režīmu un pamēģināsim bišķiņa savādākā stilā vienkārši pabraukt. Kā paši redzējāt, es pamēģināju pariņķot bišķiņ pa labi, pa kreisi. Maksimālais ātrums bija kādi 50-60, bet es gāzi turēju visu laiku pilnu. Man bija uzspies sport modu, un es tā arī gāzīt no sekundi neatlaidu. Baigi jūtam nav atšķirība.
Varbūt pavisam nedaudz ir, bet es nezinu. Nu, bišķiņ vīlies esmu īstenībā. Prasās, nezinu, 300 zirgi droši vien. Pabrauc, pilnu gāzi var uzspiest. Nezinu, kaut vai brauc 100, pagriez stūri. Gribētos bišķiņ kaut ko vairāk laikam. Bet tā, atpūtēji, ļoti forši. Jā. Piesist rokas arī var, nav nevainas. Vispār, tā forši braucamais, lai arī kā tur nebūtu, jā. Tā jau baigi labs braucamais, atpūtēji un sportam droši vien ne, bet tādai aktīvai atpūtēji, jā. Ko mēs vēl varētu uztaisīt pa testu? Tādus testu uztaisīju. Varam bišķiņ pataisīt aplīšus, palēkāt uz vietas, kaut ko pamēģināt tādu. Jā, tā. Un tad būs arī principā mocīts iztestēts. Tagad es laikam būšu slapš, jo es plānoju vairāk pa vietu pagriezties. Un droši vien es arī kājās gribētu stāvēt tā, lai es varētu, kad man kamera, lai paliek šādi te. Jā. Šādi man patīk braukt. Bišķi ielsos. Nē, forši. Forši. Te es bišķiņ jūtu vairāk. Te es vairāk izjūtu bišķiņ jaudu. Kā veikam. Par procentiem 20-30. Jā. Tā. Foršmocis. 230 zirgi, iesaku. Pa vietu pilnīgi pietiek patrakot, pabraukāt. Pa taisno ir bišķi pa īsu. Pa vietu ir forši viss. Viss kā vajag. Ko es laikam pabraukāšu bišķiņu. Bišķi pabraukāšu un likšos mierā.
tāds bija neliels ieskats par GTR, manas domas. Un jā, es salīdzinu vienkārši ar atmosfērisko motoru, kāds man ir. Par spārku vispār nerunāsim, tas ir pavisam kaut kas cits. Tur, cita jauda un cits korpus. Par spārku varbūt parunāsim citu, par spārku konkurentu līdzvērtīgu kaut ko varbūt izdomās parunās. Sagaidīs kādu moci uz testu, un tad jau redzēs. Tā, ko, bišķi vēl pabraukās. Bišķi vēl vajag pabraukāt. Kā mums te leņķis, ok. Ne bišķi augstāk, laikam. Tā.
Nu, vat, viss ir kārtībā. Tā. Tā. Jā, mums tagad nolaida vēl līmeni, ūdens līmeni, tad līdz ne tiem akmeņiem būtu pa normālam. Bet, nu, uz mēnesi nolaida, neko neizdarīs. Šo var mocīt arī uzsildīt. Bišķi pabraukāsim arī ar šo. Tā. Ja mēs salīdzinām GTR ar Sparku, tad pie Sparka ir ļoti viegli turēties. Nu, tā kā maksimāli viegli. Pie tā lielā korpusa tur jāturās, tur tiešām ir jāturās, un pēc tā korpusa arī rokas jūtās. Sparku iesaku, kam patīk vienkārši pavadīt labu laiku uz ūdens, jautri pavadīt laiku uz ūdens. Te nevajag nekādu baigo pieredzi, te nevajag nekādu baigo spēku. Principā ļoti viegli veikt manevrus ar maksimāli pieļaujamo, nu, nevis pieļaujamo, bet vienkārši ar pilnu gāzi. Vienkārši vārdiem sakot, pilnu gāzi uzspiedi, grozies un noturēties ir viegli. Tā kā tā, Sparks iet 80, kad uzdod gāzi, viņš jau lec ārā no ūdens, jo ir viegls korpus. Tas ir forši. Un, jā, tā. Šāds te. Un tai pašā laikā arī ļoti lēts. Lēts, jā. Sparks ir 10 litri stundā. Un tā. Labi, braukšu uz krastu. Šobrīd no jums atradīšos. Uz drīz tikšanos.